Madonas apkārtne jau tradicionāli lepojas ar kuplo pašdarbnieku, dejotāju un dziedātāju pulku, tāpēc, lai gaidāmajiem dziesmu svētkiem no 27 kolektīviem izvirzītu pašus labākos, Madonas novadā norisinās deju kolektīvu skates. Pirms atlases skatēm notiek intensīvs mēģinājumu darbs. Kolektīviem savu atbalstu sniedz arī Madonas novada deju kolektīvu virsvadītājs, tautas deju kolektīva Vidzeme vadītājs Andris Ezeriņš. Šogad ir sevišķi 1., 2., 3., 4. klase ir dejas, kas ir parocīgākas bērniem. Pareizāk sakot, vairāk ar tautas deju elementiem. Jo 5 gadus iepriekš bija ļoti skaistas mūzikas, bet latviešu tautas deju soļi bija ļoti mazi. Un tas bērniem sagādāja lielas grūtības. Tagad repertāriņš ir pieņemams. Varbūt vidusskolē varēja interesantāks būt drusciņ, jo vidusskolas jau ir ļoti labā līmenī un grib padancot kaut ko tādu arī grūtāku. Taču labam sniegumam būtisks ir ne tikai raids dejas solis, bet arī tas, kā dejotāji izskatās kopumā, tāpēc tiek stingri vērtēts arī apģērbs, cik atbilstoši ir tautu tērpi, kā tie tiek kombinēti un nēsāti. Tas jau ir vesels komplekss. Pirmkārt jau sapostam labam, skaistam bērnam, pareizim puišiem nogrieztiem matiem, meitenēm skaisti sapītas, bizītes, pareizas iesietas bantītes. Dabīgi, ja ir skaists un pareizs tautas tērps, tas jau ir ļoti eleganti. Tāpat ir jābūt sapostām ļoti kājām. Ja tur ir kurpītes, tad visiem vienāds. Ja tur ir pasteliņas, tad viņas pareizi uzsietas, pareizas zeķītes. Tādi sīkumi jau rada to kopu iespaidu, un žūrijas vērtīšanas lapā ir punkts tautas tērpu valkāšanas kultūra. Ir pareizi vai nav pareizi, vai Vidzemes novadam, kurām ir tik skaista daudz brunču, tie pat Madonas apkārt, pašai Madonai uzvēl, piemēram, Nīcas brunci. Tas nebūtu tā vais zolīdi, ja? Katrs novads pieturās pie savējā. Man liekas, ka visvieglāk ir punkts nopelnīt skaisti apģērbjoties. Ja ir skaisti un akurāti kolektīvs apģērbs, tad viņš jau ir nopelnījis 10 punktus. Protams, ņemot vērā to, kā dzirnas parasti uzstājās, tad man liekas, mana prioritāte ir emocionalitāte. Ja dejotāji, ja es redzu sejās attiecības, ja es redzu mīlestību, ja es redzu prieku, tad, godīgi runājot, man personīgi nav pārāk svarīgi, ar kuru kāju šī mīlestība notiek un šis prieks rodās. Tās manas prioritātes rodās. Gatavojoties svētkiem, kolektīvu vadītāji ir vērsušies Madonas novada pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt tērpu iegādi. Šim nolūkam Madonas novada doma ir piešķīrusi 6000 latu, turklāt savu atbalstu tērpu iegādēji sniegusi arī SEB banka 2000 latu apmērā. Kā norādīja Bērnu un jauniešu centra direktore Gunita Kļaviņa, finansējums ir sadalīts visiem novada deju kolektīviem, un kopumā Madonas novada deju kolektīvu tautas tērpi atbilst tam standartam, ko nosaka latviešu tautas tērpu tradīcijas.